Sveicināti YouTube skatītāji, tā kā solīju video par lauka apskati. Šis viens no maniem laukiem. Sēdz viens no pēdējiem, varētu būt kaut kur no 10. līdz 15. septembrim apmēram laikā. Pastaigās, paskatīsies, tā kā no šeit ir tieši braucis miglotājs. Nedaudz vēl redzams ir pēdas. Šobrīd ir tāds izskatās. Tā kā vēl pirms 12 dienām, kad brauc ar miglotāju, herbicīdu nomigloja. Tā kā šodien, redzēt, kad ir iedarbojies labi. Šeit ir sēšanas, tā kā kaseks. Galā, nezinu, pātri vai lēni. Tā kā izslēgts. Tā, tas striptilā ir, kad, ir kvieši un tad pa starp ir tā kā mulču. Augsne ir diezgan, smilšaina īstenībā, kā tārps arī, slieka. Slieka vai tārps, kā kurš viņu sauc, tā kā. Daudz nav. Sliekas, es domāju. Vienu otru jau ir. Paies uz to pusi, paskatīsies. Nākošās miglotāja pēdas. Te ir sēta kvieši pēc kviešiem. Iepriekšējā gadā arī bija ziemas kvieši, kas ir tā kā, nav labi. Bet, neko nevarēja darīt. Varēja, protams, nesēt, bet šeit miglotāja pēdas ir. Tā. Herbicīda iedarbība. Ir lauka gals pat. Šīs ir miglotāja pēdas, sanāk te man lauka mala ir, un šeit pa šīm pēdām ir braukts 2 reizes vai 3, bet 2 reizes noteikti, vienreiz ar kasi, vienreiz ar to herbicīdu. Tā. Te ir tā kā nedaudz smukāk, tur tālāk, kur var redzēt rugājus, tur ir mitrs, mitrāks. Tas mitrums nav paticis. It kā visi ir pārziemojuši, bet nav tik spēcīgi. Pāris blakus lauku, tur ir, sanāk, pirms 3 dienām, tā kā ar glifosātu nomigloju. Skatos, kad ir jau pa gabalu redzama iedarbība. Protams, ne uz visām nezālēm vai starpkultūrām, bet, kā uz tiem, kam ir lielāks lapas. 3. diena. Es domāju, ka būs ok. Tā. Aizbraukšu uz vēl kādu lauku. Paskatīties. Uzfilmēt.